Kamēr Edmunds Sprūčs nav ķēries klāt Valdim Ilmeram, Ilmeriāde notiek un svētdien risinās. Otrā kārta no pirmajām 3 spēlēm 2 nenotika, bet pārējās spēlēs ne bez problēmām uzvarēja favorīti. Ko par nenotikušajām spēlēm domā Denijs Kenels, ceram tulīt uzzināt. Tātad, Denij, ko domā par 5V un SC grupas neierašanos spēlēm? Vai tu izproti šo komandu rīcību? Kādi varētu būt attaisnojošie iemesli, ka viņi vienkārši neatnāk uz to spēli? Ko? Es domāju, ka 5V neieradās tīri tāpēc, ka uzzināja, ka gazona nebūs. Un tas arī saprotams, kāda jēga spēlēt, ja nav gazona. Savukārt SC grupas arī saprot ļoti labi. Un spēlēt pret binokli nav nekāda medusmaize. Mīkstiem pat Platoni ieradās pret Vala auto un nospēlēja godam. Kroks 3 nenobijās no Kuto vadītā Armeta. Un cerēsim, ka vismaz samaksās Valdim sodu 25 lati. Čaubini, klausies, pirms jūsu spēles neieradās pretinieki komandai ekskursija, un tagad uz jūsu spēli arī neieradās. Neliekas, ka sačakrētas svētdienas rīts? Nebija slikti, jo es potīgi izmēju. Aha. Un ko domā, kā risināt to problēmu, kādas sankcijas jāveic? Nezinu, grūti pateikt. Tos viedoklis, lielākas soda naudas vai nepieļaut nākamu? Īsti viņiem vairāk noizpējas tikt ārā. No grupas, bet nākamgad viņi var atkal startēt. Nezinu, ja samaksāt dalības maksu, to startēt. Pareizi. Paldies. Tas bija binoklis no Ozola. Vēl svētdien, kā jau minēja, tikās Platone, kas ir nomināli vājākā komanda ar vienu no stiprākajām komandām Vala auto. Paklausīsimies, ko saka pirms spēles viņu līderi, kādas sagatavas un lamatas sagatavojuši. Jūs no Platone šodien jums spēle ir ar Vala auto, kas skaidās viena no spēcīgākajām komandām visus gadus bija. Kādi ir taktiskie risinājumi, varbūt jums izdomājuši vai uzdevumi jūs? Tā kā mēs esam jaunpienācēji, mums nekādi taktiskie uzdevumi nav uzdoti. Mums ir galvenais tagad analizēt spēli pēc spēles un vispār piedalīties un kā komandai spēlēt, kaut ko veidot kā jaunpienācēji. Bet apziņa, kad smaga spēle jums ir, ja? Ka būs spēle smaga. Tas jau ir jānopas jau pirmā spēles pierast, jo mēs esam jaunpienācēji, kā mums sastāvs ir diezgan jauns arī. Un viņi jau ir pieredzējuši. Cik gadi ir tev? Man ir pašam 17 gadi. Viss vēl priekšā, pareizi? Protams, tikai sākums. Tieši tā. Labi, paldies. Labdien. Tad spēle droši vien pret ļoti vājiem pretiniekiem. Jūs spēlēsiet saudzējušo režīmā vai kapāsiet nopietni, lai tur vinnētu pa 100 açiem? Nē, mēs spēlēsim ar attieksmi, bet mums nav mērķis 100 punktus iemest. Nav notušīt viņus tur, lai viņi 0 samet, ja? Nē, tā nav nebūtu, jo mēs esam tikai 5 un mēs domājam paši, tad 5 piekusīs. Kad tāds komandu sadalījums ir, neliekas, ka tomēr iepriekšējā schēma bija labāka, kad kaut kāda komanda grosas. Ka bija 2 līgas? Jā. Jā, noteikti, jā. Jo es arī esmu parunājis citām komandām, kas skatās tā kā vājākās, viņas pašas apzinās. Un viņi saka, ka īsti neredz jēgu, ka atnāks spēles vēl 40 punktu. Jā. Un mēs nosacīt stiprā gala komandas neredzam jēgu, kādu 40 sasist. 40, tas vēl laikam ir maz. Tas vēl ir maz, jā, bet es uzskatu, ka vērtīgāk būtu dalīt 2 līgās, vai arī izkaut tā kā Zemgales tajā amatieru hokeja līgā, ka tur reāli tad īsumā ir 2 ir klāt, 2 nāk lejā. Un sūdz ar visu, lai tās stiprās 2 krīt lejā. Lai viņi spēlēt otrā līgā paši vainīgi. Es domāju, ka varbūt tāda sistēma vajag ieviest. Es domāju, ka varbūt komandā vajag sanākt kopā un izdomāt, ka tad iet pie Valda Ilmera kaut kādu iesniegumu, kaut ko piedāvāt. Pie tam šodien bija pirms jums 3 spēles, no kurām notikās tikai 1. Gan uz 1. uz 3. neieradās. Jā, es vispār brīnos, ka SC grupa komanda tiek vēl pielēst šim turnīram, jo viņi 3. gadu pēc kārtas šitā izpildās, ka neuzdodas spēli. Tur vajag pārbaudīt, vai 25 lati tiek samaksāt sodu naudu. Labi, paldies, veiksmi. Savukārt es gribēju piebilst, kad Roki pieveica Nīpu, Doki uzvarēja LLU, bet brāļi Ilmāri knapi uzvarēja Vilkus. Un Armets pieveica Krogu 33. Spēle. Stiprs pretinieks. Nevarēs rakstīt. Nevarētu teikt, ka viņi, teiksim, uz masu paņēma. Viņi nevarētu teikt, 2 spēlētāji nospēlē savā līmenī, un tad arī viss. Labi, paldies par spēli. Nekādu komentāru. Nav komentāru. Tikai playoffā komentāri. Okay. Un par otrā riņķa vērtīgāko spēlētāju tiek atzīts Edgars Rumpis no brāļiem Ilmāriem, kurš realizēja 9 3-punktu metienus.